6. septembrī Jelgavā Raņa parkā norisinājās Metāla svētki 2014. Uz tiem tika aicināti visu paudžu jelgavnieki un pilsētas viesi. Metāla svētkus 2014 organizēja Jelgavas pašvaldība, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs un iestāde Kultūra sadarbībā ar Mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociāciju. Metāla apstrādes svētki, tā ir tie svētki. Svētki visiem mašīnbūvniekiem, metāla apstrādātājiem un sevišķi vēl Jelgava ir tāda bāzes vieta mums, ja? Jo paskatieties, ja mēs skatāmies, kas notiek Jelgavā, tad Jelgavā ir visi etapi izglītībā. Rantiņa kungs ir priecīgs, ka Jelgavā ir tehnoloģija vidusskola, jo tās uzdevums ir sagatavot topošos inženierus. Un šeit arī minifenomens radās pirmais, ja, kas sadarbībā ar vācu kolēģiem. Jelgava ļoti daudz iegulda izglītībā, un mūsuprāt ļoti veiksmīgi attīstās šī minifenomena, kas šodien ir iepazīstināta visu ģimeni, lai mēs jau no bērnu dārza šo jomu varētu attīstīt, lai skolā būtu pareiza un veiksmīga profesionālās karjeras izvēle, un lai profesionālajā skolā kvalificēti kadri sagatavotu mūsu valstī labus speciālistus. Metāla svētku galvenie organizatori ik gadus ir Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra kolektīvs. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs pēc savas būtības ir mūža izglītības centrs. Pie mums var iegūt izglītību, dažādas prasmes apgūt un galvenais pašpilnveidoties. Un to var darīt sākt jau no 0 gadiem līdz 100 gadiem, kā mēs sakam, jo programmas mums ir visdažādāko vecumu posmu cilvēkiem. Un sākot jau ar Montessori nodarbībām, kurās mums piedalās mazie bērniņi no 2 un 3 gadiem, līdz šobrīd ļoti populārajām IT prasmēm, ko apgūst gan seniori, un varam jau arī lepoties, ka mums šobrīd viss cienījamākā vecuma kursants ir 85 gadus vecs. Tā kā attīstīties, pilnveidoties nekad nav par vēlu. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra rīkoto metāla svētku aizsākumi meklējami 10 gadu tālā pagātnē. Metāla svētki mums ir izauguši no tādām vienkāršām necilām metāla dienām, kuras jau 10 gadus atpakaļ tika atzīmētas mūsu pilsētā kā tāds atgādinājums un cildinājums tiem cilvēkiem, kas strādā metāla apstrādē. Mēs visi zinām, ka Jelgavai ir senas tradīcijas kā metāla apstrādātāja pilsētai. Mums ir brīnišķīga augstskola, un mūsu galvenā rūpe šobrīd sagatavot ļoti kvalitatīvus inženierus, programmējumu darba galdu speciālistus, un tas viss ir jāsāk jau no bērnu dārza. Līdz ar to šodien mums metāla svētkos tā ir tāda iespēja iepazīstināt, ieinteresēt topošos inženierus, topošos izgudrotājus, un tādēļ mēs metāla svētkus uzskatām kā ne tikai par metāla cildināšanu, bet par ieinteresētību un aicinājumu padomāt, vai es šajā nozarē varu sevi saskatīt. Paldies Zemgales kompetenču attīstības centram, ja, un Jelgavas domei, kur ir ļoti pretimnākoši, un šobrīd jau Jelgava ir kļuvusi par tādu, kā saka, tādu metāla apstrādes un pārtiks rūpniecības, un kas tiek tik nav arī koka apstrāde un vispārējais. Bet redziet, tā metāla apstrāde mašīnbūve, viņa jau ir tā kā bāzes nozare. Tas ir tas pamats, kāpēc vispār šie svētki tiek organizēti. Tieši bērniem un jauniešiem, ja? Jo redziet, kas ir. Mums šobrīd, diemžēl, pamatizglītībā ir diezgan smaga situācija ar fizikas, ķīmijas, matemātikas zināšanām. Un tāpēc, ka bērns redz, ka tas viņam dzīvē var noderēt, ja? Tad viņš arī savādāk pieejas mācībām. Šobrīd Latvijai ļoti trūkst kvalificēti inženieri, kur var radīt savus produktus, savas tehnoloģijas, kur paši var, kā saka,
nodarbināt sev un dot darbvietas arī citiem. Kad mēs esam parkā, šis jau ir 4. gads, ja? Un redziet, vispār jau tie asni jau sāk dīgt. Kāpēc? Tāpēc, ka Lauksaimniecības universitātes tehniskā fakultātē tieši mehāniķi ir grupa pilna ar nelielu rezervīti. Un arī tehniskajā universitātē tas jau tā mazliet sāk priecēt, bet mums vajag ieinteresēt, kā jau es teicu sākumā, mums vajag ieinteresēt jauniešu zināšanu apguvē. Svētku organizētāji aicināja visus piedalīties metāla spēlēs. Spēle ir visinteresantākais un jau no izseniem laikiem tāds veids, kā mēs varam daudz ko uzzināt, pārbaudīt savus spēkus un to visu darīt interesanti, ar spēli pie zināšanām. Metāla spēļu aizraujošais spēks slēpjas to daudzveidīgajā saturā, no metāla apstrādes uzņēmējdarbības, amatniecības, karjeras un izglītības iespēju iepazīšanas līdz pat izklaidei, sportam, prāta asināšanai un veiklības treniņiem, ļaujot katram svētku dalībniekam atrast un izvēlēties tieši sev interesējošo. Var eksperimentēt, var izmēģināt roku dažādās metāla apstrādes profesijās. Mums tepat blakus notiek metināšanas konkursi. Ik viens interesants var to darīt, varbūt pirmoreiz mūžā. Ģimenēm mēs piedāvājam ar bērniem kopā veikt eksperimentu un zinātnes centriņā. Varam izmēģināt arī dažādas atrakcijas, kuru pamatā ir metāls. Visbeidzot, varbūt uzdejot arī stepu. Un arī mūsu metāla apstrādes mācību parks, protams, gatavojās šiem svētkiem ļoti īpaši un katru gadu pārsteidz visus ar kādu jaunu izgudrojumu, kura pamatā ir šīs inženieru zinātnes un spēja un prasme strādāt ar metālu. Kā piemēram īpaša cepšanas iekārta, kuru cepšanas iesmus groza vējš. Bet pats centrālais pasākums, kas ir sapludināts ar metāla apstrādes svētkiem, mums ir arī mūsu kompetenci attīstības centra atvērtās durvis. Tas nozīmē, ka šodien mēs uzsākam un oficiāli pasludinām arī 1. septembri pieaugušajiem. Un mūsu teltī var atrast ļoti daudz piedāvājumu. Šogad mēs piedāvājam 264 kursu programmas. Varam ar tām iepazīties jau klātienē, izmēģināt, ieinteresēties un laipni gaidām mācīties. Tik liela mēroga svētku organizēšanā piedalījās liels skaits cilvēku. Protams, svētkus nevar radīt viens cilvēks, nevar radīt grupiņa. Šie svētki mums ir liels prieks, ka viņus veidojam mēs pirmkārt Jelgavnieki. Tātad es vēlos izteikt pirmkārt ļoti lielu pateicību mūsu sadarbības partneriem iestādei Kultūra, tālāk visiem uzņēmējiem, amatniekiem, visiem, kas ar mums vienmēr ir kopā, un arī tiem, kas šogad ir zvanījuši un pieteikuši savu līdzdalību. Metāls caur sporta spēlēm, metāls mums skan caur mūziku, metāls mākslā. Visiem dalībniekiem vēlamies pateikt lielu paldies, jo svētkus radām visi kopā. Es tiešām ticu, ka tas izvērtīsies plašumā. Pašreizajā momentā gan tā ir tikai Jelgava, kur notiek tādas svētki. Bet es domāju, ka tā pozitīvā pieredze jau izplatīsies. Zemgales reģiona kompetenci attīstības centrs ir mācējis ne tikai pats strādāt pie svētku organizēšanas, bet pratis arī uzrunāt un ieinteresēt uzņēmējus, kas rādīja izcilu piedāvājumu. Piemēram, Mitavs Steel aicināja darbā. Kompānija svētkos bija izveidojusi atvērto cehu, kur bija iespēja izmēģināt roku metināšanā un iegūt darba piedāvājumu. Metāla svētkos norisinājās arī metināšanas konkurss, kurā uzvarētājs saņēma vērtīgas balvas. Kompānija Hanzaflex bija nopietni piestrādājuši pie spēļu sagatavošanas metāla svētkiem. Lielu prieku sagādā arī Hanzaflex sarūpētā dāvana vienam no kompānijas sagatavoto disciplīnu veicējiem. Visi jau tagad aiztur elpu, visi tie, kas piedalījušies, visas 8 disciplīnas mums ir izgājuši turpat 100 cilvēki. Tātad ir iespējas vinēt biļeteni 1 no 100.
Un tātad milzīgiem aplausiem skanot, draugi, aplaudiet Raivim, kurš iznes studijā mūsu melno kasti. Un tad lēnām valkam ārā. Tas ir Dāvis un uzvārds Vēģeris.